Sakiet, lūdzu, kāpēc īsti neizdevās šodien uzvarēt Kaleva komandu? Iegāz puslaika, pirmā puslaika pēdējās, var teikt, minūte. Varbūt mana kļūda, kas dod jauniem varbūt spēlē, bet kaut kad viņiem ir jādod spēlēt un redzēt divas rupas kļūdas. Bija plus 11. Jā, divas rupas kļūdas, vienkārši atņem bumbu un iemet no groza apakšu. Otrā puslaikā pie tāda aktīva presinga mazliet apjuka. Mūsu saspēlnieki nemācēja norganizēt tos momentus, kā nospēlēt sevišķi, ja mēs ilgajiem pāri laukumam, tad jāspēlē vienkārši, nevis jāspēlē kaut kādas garās sadarbības, ka tev nav laika. Un tas ir, to mēs arī pirms mača uzsvēra, kad, ja gadījumā ir presings, mēs arī zinājām, ka viņi presingos, kad jāspēlē ir pavisam vienkārši. Bet, man nav 30 minūtes mača laikā, un es katru reizi nevaru paņemt un pateikt, ka vēlreiz to pašu. Bet, jāmācās. Katrā ziņā mazais mēlējs mums Aštons vēl mācās, un Gabrānam bija labāk, gudrāk jānospēlē tajā situācijā. Tomēr viņš pa daudz varbūt tajās situācijās, viņš arī apjuka un pārturēja bumbu. Tad, principā, jūs īpaši neesat apmierināti ar saspēles vadītāju sniegumu? Es īpaši neesmu, jo jāmāk, es domāju, ka Gabrāns pietiekuši pieredzējis, ka jāmāk bišķi gudrāk iziet no situācijas. Nevis tā mēs apjūkam. Mičelam vismaz ar attieksmi, viss kārtībā vēl kādu laiku apkārt viņš mētāja šeit pēc mača. Mičelim attieksmi viss kārtībā, jā, katrā ziņā. Un es domāju, ar lielo malu to Naši Daris apmierinās to, ko viņš vispār nebija komandu kopā trenējies, tā kā spēlēsim. Jauniem tiek dots bonus, bet mans arī tas pacietības mērs ir nosacīt, kad es jau viņam arī pateicu, kad ir jāpierāda sevi no aizsardzības, un tad pamazām jums vecie iedod bumbu, tad arī mēģiniet kaut ko darīt, nevis taisīt, kā saka. Kas vispār ir aizsardzība? Jūs pirms sezonas izteicāties mēdījos, ka liksiet uzsvaru uz aizsardzību, lai sakārtot, bet pagaidām īsti neizdodas. Pusotru mēnešu laikā to ir grūti izdarīt, sevišķi, ja viņi pieraduši tā vieglā režīmā spēlēt, tas viss ir gads, divi. Kurznaits saka, aizmirstiet par latviešu basketbolu. Tad to varat teikt Liepājniekiem, jūs to sakat? Jā, katrā ziņā mums sākumā bija tā auguņošana trīspunktniekiem, ka mēs gājām svieži, bet tie metieni bija brīvi un pamatot. Es domāju, ka jums pašlaik nav izteikti spēcīgi centra spēlētāji, vēl Našis nav iespēlējis, tāpēc ar tā spēle iet tā. Bet, uz aizsardzību tiek strādās nepārtraukti visu laiku un viss tiek uzsvērts visāds nianses, bet tas nenotiek pusotru mēnešu laikā. Tad varam gaidīt progresu. Sakiet, lūdzu, kāpēc komanda atstāja Pusaudzes un Patmalnieks? Mūsu budžets nav ierobežots. Nevaram mēs viņu izstiet tā kā gumijas balonu, un īstenībā šie spēlētāji pašlaik, katrā ziņā treniņos, viss ir kārtībā, bet tās minūtes, kas viņiem tiek dotas spēles laikā, viņi neataisno. Un otrs, viņi ir dārgāki nekā jaunie spēlētāji, un pielasot vēl kā dārzemnieks, sanāk tā, ka mums tas budžets kaut kur ir jāspiež, un mēs nevaram vienkārši. Es labprāt viņus paturētu, bet nav variantu. Kādas līgums attiecības ir ar Jurēviču un Gabrānu? Kā jums šķiet, viņi paliks līdz sezonas beigām, vai kādas ir tendences, kā izskatās? Tas ir atkarīgs, kā viņiem ties un kāda viņiem būs piedāvājumi. Katrā ziņā piedāvājumi viņiem nav. Tagad es domāju, ka sāksies sezona, pirms jaunā gada noteikti klubi sāks šķirties no viena otra spēlētāja. Tā kā RBF jau runā, ka viņi nav neapmierina viens otrs spēlētājs. Tāpat arī es domāju, daudz, kur Eiropā būs un varbūt šiem spēlētājiem kaut kur vietas atbrīvosies. Kungi, jums kādi jautājumi varbūt vēl galvenās kungam? Paldies, treneri, lai jums